izvirzīšanu aizsardzības ministra amatam. Jā. Nu, Bergmaņa kungu es personīgi man bijuši kontakti tikai par cik viņš ir Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejas loceklis, viceprezidents, un es esmu Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejas loceklis. Nu, jau ilgus gadus, tā kā mēs apmēram reizi mēnesī tiekamies pie Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejas galda, kas ir mazliet lielāks nekā šitas te. Nu, tur apspriež ļoti dažādas jautājumus. Un tas iespējas, kas man ir radies, tāda nosvērta cilvēki, kas gatavs ieklausīties, iedziļināties, bet, nu, protams, tur jautājumu loks atšķirīgs ir nekā, tur nav nekāda sakara ar kaut kādām politikām, izņemot tā sporta politika. Nu, es domāju, ka aizsardzības ministrijā, ņemot vērā savu specifiku, tur jau aizsardzības ministrs nekomandē karaspēku. Karaspēkam ir savs komandieris. Līdz ar to tās ministrijas funkcija gatavot tos vai citus normatīvos aktus, tad likums vai kabineta noteikumus, nu, tur budžeta pieprasījumus, pamatojumus, iepirkumus organizēt un tam līdzīgas lietas. Jā. Tā kā tā funkcija, tās pašas ministrijas, viņa nav pārāk liela un sarežģīta. Pie tam starptautiskā arēnā aizsardzības ministrija ir viena no ārpolitikas sastāvdaļām. Līdz ar to es domāju, ka nu, tāds iespējas, kāds man ir radies par Bergmaņa kungu, ka viņam vajadzētu spēt kaut kādā laikā šīs te ministrijas darbību, valsts pārvaldes darbību, sadarbības visāds jautājums valdībā, parlaments, nu, viņš varētu, es domāju, apgūt. Es nesaskatu šķēršus šādam te darbam. Viņš arī kaut kādā veidā, jūs zināt, ar rekrutēšanu bijis saistīts, tad tas jau tieši saistīts ar bruņotiem spēkiem, bet ne tas ir svarīgākais, jā. Kaut gan, protams, ja ministram ir kādi pazīstami no aizsardzības jomas, no karaspēka jomas, tad viņš vienmēr var pajautāt informāciju, tā teikt, savu sēdes durvīm, ja? Un tas vienmēr ir ļoti labi. Tā kā es skatos ar tādu pietiekamu optimismu. Jā, pietiekamu optimismu. Mēs arī mūsu partijas Latvijā Ventspilī valdē skatījām jautājumu par aizsardzības ministriem. Mēs to skatījām 5. jūnijā. Tur bija vairākas kandidatūras. Mums bija svarīgi, kad ministrs kandidāts nāk no Saeimas deputātu vidus, jo tas nozīmē, ka viņš tomēr ir saņēmis pilsoņu kādas daļas akceptu, jo ne visi tiek ievēlēti, kas startē vēlēšanās. Bergmaņa kungs bija starp tiem arī cits kandidāts bija starp tiem, un to gala izvēli mēs atstājām, lai vienojas Zemnieku savienība Zaļā partija, ja? Jo, nu, tur niansēs, lai viņi paši tiek galā. Nu, cik tā izvēle bija uz Bergmaņa kungu, tad, protams, arī mūsu partija to akceptē. Tā kā šobrīd arī Straujums kundze tam ir piekritusi, tā kā es neredzu nekādas šķēršļus, lai Saeima Bergmaņa kungu apstiprinātu. Viņš varētu sākt mācīties, jā, apgūt. Tā tas ir.